Nu, sveika, prieks tevi satikt šodien. Sveika, Linda. Man ir prieks, ka tu piekriti man šim pasākumam, šai, es nezinu, kā to nosaukt, sesijai. Jā, varbūt tu vari iesākt ar to un pastāstīt, ar ko tu šobrīd nodarbojies. Īsumā es sauktu sevi par tādu kā pavadoni sevis izziņas ceļā. Pavadonis cilvēkiem, kas meklē atbildes uz saviem jautājumiem, uz kaut ko nesaprotamu savā dzīvē, un to es palīdzu darīt caur divām metodēm. Viena no tām ir reinkarnacioloģija, un otra ir energoterapija, jeb arī energodiagnostika, jo energodiagnostika ir tas pirmais seans, ar ko cilvēks pie manis atnāk, ar ko es palīdzu diagnosticēt, tā kā tajā nosaukumā arī ir teikts, diagnostika, kas šobrīd ir aktuāls, kas notiek enerģijas laukā, kas notiek cilvēka čakrās, tad ar to tālāk var strādāt reinkarnacioloģijā, ja ir kaut kādas aktuālas tēmas, ko risināt. Tur savukārt mēs strādājam ar cilvēku pašu, caur viņa zemapziņu, caur viņa paša atmiņām, izstrādājot kaut kādus sasāpējušus jautājumus, atrodot cēloņus kaut kādām situācijām, meklējot atbildes. Lūk, tā īsumā. To es daru ikdienā, jā, vadu šīs te sesijas, viens pret viens seansus, bet ik pa laikam vadu arī pasākumus klātienē cilvēkiem par dažādām tēmām. Populārākā tēma šobrīd ir tieši dzimtas dziedināšana, kur mēs strādājam ar savu vietu pareizā pozīcijā attiecībā pret vecākiem, kas ir īstenībā ļoti svarīgi. Runājot par jebkuru mūsu dzīves jomu, ja mēs nestāvam pareizā vietā savā ģimenē, tad tas ietekmē gan attiecības, gan darbu, gan arī var veselību ietekmēt. Jā, un vēl viena tāda lieta ir enerģētiskie vēstījumi. Tas arī cilvēkiem veidoja tādus kā sirds enerģētiskos vēstījumus, kur cilvēks vienkārši pieskās uz vēstījumu bez nekāda jautājuma, un es vienkārši uzrakstu, jeb pierakstu to, kas man atnāk no manā augstākā es, kāds vēstījums cilvēkam šajā brīdī būtu jādzird. Tā arī ir vēl viena tāda lieta, ko es daru. Un tad sanāk, ka kopumā ir 4 galvenie veidi, kā ar tevi var miedarboties. Tā ir energodiagnostika, reinkarnacionāloģija. Nu, tas reinkarnacioloģija, tas ir pareizais nosaukums, bet populārāks termins ir regresija. Bet tas gan īsti neietver to, kas tajā sesijā tiek darīts, jo regresija ir vienkārši viens no veidiem, ko var darīt reinkarnacioloģijas sesijā, kad mēs ejam regresijā uz kaut kādām atmiņām, pieņemsim, bērnības atmiņām vai iepriekšējo dzīvju atmiņām. Bet var arī darīt citas lietas, bet vienkāršāk var izmantot vārdu regresija. Jā, tā tad regresija, energoterapija, pasākumi un vēstījumi. Vēstījumi. Un tu minēji, kad parasti cilvēki sāk pie tevis ar energodiagnostiku. Mhm. Tas ir tā kā tavs ieteikums, vai tas ir tā, kā tu strādā? Un Gan, kā gan. tev ir tas pēc kārtas? Vispār sāku es ar reinkarnacioloģiju. To es daru jau 5, varētu teikt, tagad 6. gads iet, bet energoterapiju es apgūvu pirms 2 gadiem. Precīzi nepateikšu, plus mīnus. Un tagad man ir vienkārši iestrādājies tāds, nu, teiksim, tā kā tāda taciņa, kā ļoti efektīvi strādāt, kad energodiagnostikā es apskatos, kādas vispār ir cilvēkam aktuālās tēmas, paskatos, kas notiek viņa enerģijas laukā, kas notiek čakrās. Šajā seansā ir ļoti daudz informācijas par cilvēku. Un tad, izējot no tā, kas tajā seansā parādās, mēs varam iet tālāk strādāt vai no energoterapijā, vēl dziļāk izzināt kaut kādas konkrētas tēmas, vai arī iet strādāt reinkarnacioloģijas sesijā, un, ja tur ir kaut kas risināms, nu, piemēram, attiecības ar kādu cilvēku, tad mēs ejam caur viņa paša zemapziņu to atrisināt. Pieņemsim, ejot atmiņās uz to situāciju, vai pieejas no tā iesaistītā cilvēka dvēseli, runājoties ar dvēseli, un dažādos veidos caur to sesiju var atrisināt kaut kādas lietas. Man to tā nemācīja, bet es pati, jā, no vis tā, ko es esmu apguvusi, esmu izstrādājusi tādu sistēmu, kā visefektīvāk strādāt. Tad varbūt tu vari pastāstīt vairāk par to energodiagnostikas seansu. Kā tas izpaužās? Ja es atminos, tu biji pie manis uz energodiagnostiku tieši vai uz kādu citu Jā, tēmu. jā. Uz So, tagad, energodiagnostiku ah, toreiz. Pēc tam
cik tu atceries padalīties no sevis, bet īsumā tātad cilvēks piesakās uz sesiju, un tad mēs sazinamies video zvanā līdzīgi kā mēs ar tevi šobrīd sazinamies, un tad sākumā mēs parunājamies, es pastāstu, kā notiks sesija, cilvēks nedaudz pastāst par savu stāvokli, bet nekādu informāciju es īsti neievācu šajā sesijā par cilvēku. Īstenībā priekš manis, jo mazāk es zinu, jo labāk, jo mazāk man liek informācija, kas man traucē paskatīties, ko es pati, kā pati redzu no malas, un tad es veicu to energodiagnostiku, kur mēs video zvanu beidzam, un es skatos cilvēku enerģētisko lauku. Un tātad šajā sesijā, kā jau teicu, es apskatu cilvēka enerģijas centrus, viņa čakras, viņa enerģētisko ķermeni, kopējās aktualitātes, kas parādās, un tad visu to informāciju, ko es saņemu šajā seansā, tos pēc tam pastāstu cilvēkam, kad mēs atkal sazinamies pēc tās pauzes, varētu tā teikt, kurā es veicu to skenēšanu. Un paralēli skenēšanai notiek arī enerģētiskā ķermeņa balansēšana un arī čakru balansēšana. Lūk, un tad pēc tam es nododu visu informāciju, cilvēks padalās ar savām sajūtām, un tad arī tālāk mēs sarunājam, vai ir vajadzīgs darbs tālāk. Mm. Jā, nu, ko es atceros, bija interesanti, jā, kad no sākumā tu izstāstīji par to sesiju, un tad bija tās 20 minūtes, jā, pauze, bet, principā man bija jāsēž tādā meditatīvā stāvoklī, un man bija ļoti interesanti vērot sevi, savas sajūtas tajā brīdī, jo es jūtu, ka kaut kas ir savādāk, nekā parasti, kad es meditēju, vai, nebija pilnīgi neitrāli tā, un ļoti man patika, ka tu izstāstīji par tiem centriem, kurš ir atvērtāks, kur tā plūsma ir neaizvērta vai tā kā traucēta, un ka tu arī palīdzēji saprast, ko darīt, tā kā, ko es varu ikdienā pati izdarīt, lai kaut ko mainītu tajā ziņā. Jo, man liekas, tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, ir, tā kā informācija ok, bet tajā pašā laikā, ko man darīt ar to informāciju, un tas manuprāt, bija ļoti labi. Tie ieteikumi arī nāk, es viņus neizdomāju. Nav tā, ka atnāk informācija, un tad es izdomāju tev ieteikumus. Nē, tie ieteikumi atnāk reizē ar to informāciju. No kurienes tie ieteikumi nāk? Viņi nāk vai no taviem dvēseles pavadoņiem, vai arī no man augstākā es. Tā kā visu, kas man atnāk, to es arī saku. Un jā, bijis gan ir tā, ka pa šiem gadiem vajadzēja nedaudz uztrenēt tādu 100% uzticību visam, kas nāk, jo dažreiz man ir jāsaka tādas tiešām intīmas lietas vai kaut kādas, kaut kādi ieteikumi, ko es nezinu, vai tas ir tiešām vajadzīgs tam cilvēkam, bet es esmu iemācījusies uzticēties un visu arī teikt, jo parasti tas viss vienmēr ir trāpīgi. Un, bet, es saprotu, ka ir tā energodiagnostikas sesija un ir pēc tam energoterapija, tu teici, tā kā, kad ir jau konkrētākas tās tēmas, ar kurām tiek strādāts. Kas ir tās galvenās tēmas, ar kurām visbiežāk cilvēki nāk pie tevis? Būtībā tā energodiagnostika arī ir energoterapija, bet es viņu vienkārši esmu nosaukusi tādā saprotamākā vārdā, manuprāt, ka caur to var saprast, ka būs kaut kāda diagnostika, jo tā patiešām ir tāda diagnostika. Bet visi tie seansi ir energoterapija savā būtībā, vienkārši viņi ir specifiski tēmēti uz konkrētām jomām. Populārākās es gan viņas neiesaku kā pirmās sesijas, uz ko nākt, jo pirmā ir tā diagnostika, tiešām vislabāk ieteicam, bet, protams, populārākais ir par attiecībām, tad par naudu, arī par veselību. Ir tāds seans veselības kanāls, pēdiņās var nosaukt tā, kur es skenēju cilvēka fizisko ķermeni, arī iekšējos orgānus un paskatos, kas notiek vispār fiziskajā ķermenī. Tur nāk daudz ieteikumu par to, kas būtu jāpamaina dzīvesveidā vai uzturā. Visas tās aktuālās tēmas, kas jau katram cilvēkam ir aktuāls, tās arī parasti ir. Vislabāk ir, ka cilvēks vienkārši pasaka vai uzraksta, kas viņam vispār ir, kāds ir tas akūtais jautājums, un tad es viņam varu ieteikt, uz kādu sesiju griezties pie manis. Jā, man liekas, ka tu man arī sūtīji tā kā iespējamos variantus, un man tajā brīdī, kas bija aktuāli, tad to es arī skatījos. Jā, labi, par energodiagnostiku varbūt ir vēl kaut kas, ko tu vēlies par šo pastāstīt, vai?
padalīties. Tu minēji par savu pieredzi, ka tev bija tās sajūtas, nu, kad tu sēdēji tās 20 minūtes, ka bija, nu, ne tā kā parasti vienkārši sēdēt, un tās sajūtas rodas tieši no tā, ka notiek tā enerģētiskā ķermeņa balansēšana, un arī čakru balansēšana. Jo es eju cauri tiem enerģijas centriem, un notiek enerģijas balansēšana, kas nozīmē, ka tiek iekustināta enerģija ķermenī. Biežākais, ko cilvēki stāsta, ir, ka varbūt, piemēram, sirdī kaut kādas durstošas sajūtas, vai kaut kādas spiedieni, vai siltums, augstums. Tas ir tāpēc, ka enerģija tiek iekustināta, un ja pa ceļam ir kaut kādi sabiezējumi enerģētiskie, viņi tā kā liek par sevi manīt, un tas var radīt tās sajūtas. Tāpēc, jā, seansā var būt arī dažādas sajūtas. Ir bijis tā arī, ka asaras nāk, vienkārši cilvēks sēž tās 20 minūtes, sāk ne no kā raudāt, jo sirds centrā ir sabiezējums, tad arī varētu pat teikt, tas seans var palīdzēt attīrīties, ja ir kaut kādi izteikti enerģijas sabiezējumi. Jā, par sajūtām runāt, es īsti neatceros, vai tā bija energoterapijas, nu par attiecībām bija runa. Un tu tajā brīdī, kad tu skatījies, laikam, nu, bija tā pauze atkal. Man liekas, tur bija visintensīvākās sajūtas man toreiz. Un es pieņemu tāpēc, ka tur tika arī skatīts kaut kādas netik pozitīvas pieredzes no iepriekšējām dzīvēm, pagātnes. Un tad man bija visintensīvākās, bet, nu, es pieņemu, ka katram ir pilnīgi citādāk, jo es, piemēram, esmu diezgan jūtīga, es savu ķermeni jūtu labi. Bet es domāju, ka ir arī cilvēkiem, kuri vispār sēdētu un sēdētu. Tā arī ir, jā, ir tā, ka cilvēks vienkārši sēž un ir bijis mierīgi. Tas jau nenozīmē, ka tas darbs nenotiek. Vienkārši kāds pilnīgi var pateikt, es jūtu, ka tagad esi trešajā centrā, tagad tu esi sirdī, tagad tu esi kaklā, kāds pilnīgi tā var pateikt, bet kādam vienkārši ir miers vai es jūtu tādas patīkamas tirpiņas vai siltums ienāca, tas jau ir ļoti daudz, ka, piemēram, cilvēks pirmo reizi uz tādu vispār sesiju un sajūt siltumu, bet par to, ko tu teici par mīlestības, to attiecību sesiju, tajā sesijā uzsvars ir uz sirds centru, un tā kā mums sirds centrā bieži tiešām viss kaut kas ir sakrājies, tāpēc arī tur var būt tā, ka tu jūti kaut ko vairāk tajā sesijā, jo tur es arī tieši strādāju ar šo vietu vairāk. Labi, varbūt tu vari tagad mazliet vairāk pastāstīt par reinkarnacioloģiju. Jā. Teicu pareizi. Tā tad, nu, tas seans ir ļoti plašs, tā metode tiešām tāda daudzveidīga. Varētu teikt, ka var strādāt ar būtībā jebkuru jautājumu. Pieņemsim, pēdējais seans man bija, kad sieviete vēlējās izstrādāt savu nedrošības sajūtu, ka ir bailes no uzstāšanās, bailes no vispār parādīšanās cilvēkiem, kas arī aizved uz bērnības atmiņām, un tad tajās bērnības atmiņās nonākot ir iespēja zemapziņas līmenī veikt šo atmiņu pārrakstīšanu, ko es palīdzu izdarīt kā pavadonis no malas, un tad, kad tās atmiņas atveras, tad es kā pavadonis palīdzu viņas pārskatīt harmoniskā veidā un veidot tādu pārrakstīšanu, saucamo zemapziņas. Un iespējams saruna ar dvēseli, kas ir iesaistīta tajā situācijā, tas gandrīz katru reizi ir jādara, jo tur ir, piemēram, bijusi vai nu mamma, vai tur tētis, vecmāmiņa, draugi, kaut kādi cilvēki, kas ir, jo tās traumas jau mēs iegūstam ar cilvēkiem kontaktā, un tad mēs aicinām tā cilvēka vai cilvēku dvēseles uz sarunu, jo tā ir iespēja, tā kā, teiksim, tā patiešo saprast, kāds bija tas augstākais nodoms, mērķis tai miedarbībai, tai situācijai, kas notika, un tādā veidā iegūt skaidrību, kas liekas, nu, kas tur tāds, es izpratīju šo informāciju, ko man tas dos, bet tas dod ļoti daudz. Tas bieži dod iespēju tieši piedot, ka es izprotu, kāpēc tas cilvēks dvēseles līmenī tā rīkojās, kāpēc viņš pret mani tā attiecās, un tagad man ir iespēja to izprast un vieglāk piedot. Tas ir īstenībā milzīgs iegūms, ko es esmu novērojusi. Piedošana. Protams, arī iepriekšējo dzīvju atmiņas, gan netik bieži vairāk ir tieši bērnības atmiņas, bet arī iepriekšējo dzīvju atmiņas ir iespējams pārrakstīt zemapziņas līmenī un izstrādāt kaut kādas lietas. Un, jā, tavs jautājums bija, kāds bija tavs jautājums, aizmirsu? Viņš bija ļoti vispārīgs, vispār pastāstīt par pašu procesu. Jā.
Nu, varētu teikt, ka tad, kad es sāku, tad populārākā tēma bija par ginekoloģiju. Tāpēc, ka es pati šajā metodē iegāju caur šo tēmu, jo man bija mirusi grūtniecība 2019. gadā, ja es nemaldos, un tad iziet, lai gan es jau nodarbojos ar dažādām lietām, nav tā, ka tas bija kaut kas tāds pilnīgi jauns priekš manis, bet tas bija tāds moments, kur es tiešām gribēju saprast, kāpēc tā notika. Man bija dažādas ginekoloģiskas problēmas, pēc tam ļoti traumatiska slimnīcas pieredze saistībā ar to situāciju, un tad es atklāju šo metodi, ko es jau zināju. Bet es nevis vienkārši aizgāju uz sesiju, bet es uzreiz sāku mācīties. Kaut kā es vienmēr tā eju uz pilnu banku daudzās lietās, un es sāku mācīties un pētīt šo jautājumu savā dzīvē. Un kaut kā likumsakrīgi, kad es kļuvu pat par konsultantu, pie manis arī ļoti nāca tieši ar ginekoloģijas jautājumiem sievietes, kur ir vai nu kaut kādas problēmas, vai arī ar grūtniecību kaut kas saistīts. Tā kā es varu teikt, ka šajā jautājumā arī šī metode var palīdzēt, man ir palīdzējusi, bet tas nav vienīgais, ko var izsināt. Mm. Un kādas varbūt šobrīd ir tās tēmas aktuālākās? Vai tas pats trio attiecības, nauda, veselība, vai ir kaut kas specifiskāks tieši ar reinkarnacioloģijas saistīts, ko cilvēki nāk? Es teiktu, ka tas ir saistīts ar vairāk tādām sajūtām, kaut kas līdzīgs, ko es nosaucu, nu, piemēram, trūkst pārliecības vai neizskaidrojams kaut kāds iekšējs stāvoklis, pastāvīga nomāktība vai grūti tikt galā ar emocijām. Tagad ļoti populāri vispār ir meklēt cēloni emocijām, strādāt ar emocionālo stāvokli, saprast, kā sevi regulēt, kā mainīt iekšējo stāvokli, un to visu arī var skatīties, bet tās emocijas arī vienmēr aizved uz kaut kurieni. Tas vienmēr sakņojas kaut kādā atmiņā. Jā, no tāda viedokļa es arī varu piebilst, ka darbs ar emocijām ir ļoti aktuāls šobrīd. Divi šie cilvēki grib kaut ko savā dzīvē mainīt un izdarīt, tāpēc, ka nu, mēs vispār esam emocionāls būtnes, un mūsu visas lielākā daļa motivācijas arī iet caur emocijām. Tā kā ko mēs gribam piedzīvot, vai ko mēs jau esam piedzīvojuši, ka mēs negribam kaut ko darīt. Un līdz ar to, ka nu, jā, ir diezgan svarīgi iemācīties un saprast, kā regulēt savas emocijas, kā viņas vispār atpazīt, jo daudz nemaz nespēja atpazīt, kas viņos notiek. Un es saprotu, ka tu arī ar to vari palīdzēt, ka ne tikai atpazīt, ieraudzīt, bet arī tā kā sameklēt cēloni un no tā punkta ar to strādāt. Jā, protams, ka tās emocijas var atbrīvot arī patstāvīgi. Tas, ko tu teici, atpazīt emocijas, es godīgi pati līdz galam nemāku visas emocijas atpazīt. Zini, ir tāds emocija aplis, viņš ir no, es nezinu, no geštāla terapijas vai no kaut kādas sistēmas uztaisīts, kur ir tāds aplis ar visām emocijām, kas ir. Un tad pēc tā apļa var skatīties un iet cauri un pētīt, kas no tā varētu atbilst tam, ko šajā brīdī jūtu. Jo tur ir tik daudz tie vārdi, ko mēs ikdienā neizmantojam, visas tās emocijas. Tur es tagad jūtos atraidīts. Tas jau pat liekas ļoti saprotams vārds, bet daudz cilvēku nespēja to noformulēt, ka es jūtos, piemēram, atraidīts. Un aprobežojas tikai es jūtos dusmīgs, nobijies, skumjš vai priecīgs, ja, ko es 4 lietas, bet tās sajūtas ir ļoti daudz. To var darīt patstāvīgi, bet tas ir diezgan grūti. Nu, tā kā tiešām nosaukt tās emocijas, saprast, ko es jūtu. Protams, ka vieglāk ir kāds tev palīdz tā kā iet sevī, palīdz atslābt, palīdz sakonektēties ar sevi un tad to izstrādāt. Tu jau tagad iepriekš minēji par to sākumu, ka tu uzreiz sāki, ka tu nevis gāji uz sesiju, bet tu uzreiz, ok, es mācos, un tā laikam arī bija pirmā tās lielās apmācības reinkarnacioloģijas, ja, ar ko tu sāki. Varbūt tu vari vairāk pastāstīt vispār par to sākuma posmu savai darbībai. Un kā tu izlēmi, ka tu gribi tieši vēl dalīties ar cilvēkiem, ka tu gribi to darīt tā kā, nu, profesionāli? Jā, tas ir ļoti labs jautājums, tāpēc, ka es īstenībā nesen tieši domāju par savu dzīvi, kad man nav tāds
ļoti izteikts tāds pirms un pēc, ka es tur strādāju 9 līdz 5, un tad es pēkšņi iegāju šajā garīgajā pasaulē vai sāku nodarboties ar kaut ko tādu. Tāpēc, ka man viss ceļš mani veda jau no bērnības. Man bija tādas mistiskas pieredzes, kas, piemēram, 5, 6, 7, 8 gadu vecumā jau sāku redzēt vienādus atkārtojošus sapņus, kur nāca viens vīrietis, konkrēts vārdā Matīs, konkrēti izskatījās, un viņš man nāca pilnīgi identiskā sapnī daudzus gadus jau bērnībā. Un es to tā, nu, es vienkārši zināju, ka tad, kad viņš nāks tajā sapnī, un es nesapratu, ko tas man kaut ko lielāku vēsta, bet tas sapnis beidzās, un tad bija pauze, un tad kaut kur vidusskolas laikā es atradu YouTube video, kur viens vīrietis māca, kā elpot caur čakrām, kā veikt dažādas meditācijas, un es sāku klausīties tās meditācijas un taisīt tos čakru elpošanas vingrinājumus, ko starp citu es uzskatu joprojām par pašu efektīvāko veidu, nu, metodi vai praksi, ko var darīt mājās. Jo tagad tie būs jau cik, nu, 10 gadi, kad es to sāku darīt vairāk, un es neko jaudīgāku par to čakru elpošanu neesmu atklājusi priekš sevis. Un tā bija tāda pirmā reize, kad es sajūtu, wow, ir enerģija, es jūtu kaut ko man tur dediņos, spiediens, kaut kas pulsē, un es sāku to visu darīt. Un tad vienkārši tādā sniega bumbā viss aizgāja, es sāku iet uz viņa pasākumiem, viņš veica. Es godīgi pat neatceros, bet nu, bija visādi pasākumi, gongu meditācijas, tur jau channelinga apmācības, viss kaut kas. Un tad vienā brīdī es vienkārši sapratu, klau, tas taču ir tas Matīs. Viņu arī sauc Matīs, tā kā to vīrieti manā sapnī bērnībā. Viņam bija tāda paša melna mati, viņš izskatījās tieši tāpat, un es domāju, ārprāts. Tā kā mani jau veda no bērnības, spēr to pirmo soli, tā kā man rādīja, kas ar mani notiks, un pēc tam jau viss tādi brīnumi, ko es pieredzēju, visādas astrālas ceļošanas, tur kontakts ar citplanētiešiem un tādas lietas, tas jau vairs tā kā man nepārsteidz. Tāpēc tas ceļš tā kā mani pats aizveda, lai gan es, nu, runāju par izglītību, es esmu māksliniece, dizainere, 3 fotoskolās arī gāju, dizaina skolās, un viss veda man tādā mākslas virzienā, kas arī, nu, nav nekas tāds ļoti eksakts un tur 9 līdz 5 darbs, jā, tas tomēr ir tāds radošums, un arī tas, ko es tagad daru, arī ir radoša izpausme. Bet, ja runā par to, jā, garīgo attīstību, tas viss jau nāca no bērnības, tāpēc man nav tāds ļoti strikts pirms un pēc, tā kā tā es arī uzsāku, nu jā, un tad vienkārši tas moments par to grūtniecību bija tāds, varbūt pagrieziena punkts, kad es sapratu, ka es tā kā eju 100% tajā visā, jo es to visu darīju un interesējos hobija līmenī arī pirms tam, bet tieši tā kā profesionāli, jā, pēc tādas grūtniecības. Un tad tu izgāji tās apmācības, un kā tu uzreiz pēc apmācībām arī sāki konsultēt, vai jau apmācību laikā sāki darīt? Es teiktu, apmācību laikā es jau biju ļoti aktīva. Baigi skaidrs neatceros, bet man liekas, es sāku konsultēt apmācību laikā draugiem, paziņām, kolēģiem, kas mums bija kursā, taisīja daudz sesijas pati sev. Arī tādas pašiegremdēšanās sesijas īstenībā arī var uztaisīt, ka pats sevi ved, tas gan ir ļoti sarežģīti. Lai es pat esmu to mācījusies un varu pateikt, ka ir ļoti sarežģīti pašam sevi ievest kaut kādās atmiņās un kaut ko izstrādāt, tāpēc tas, ka tev palīdz no malas pavadonis, tas tiešām ir vērtīgi un svarīgi. Nu, un tā tas arī aizgāja, sāk uzreiz darboties. Un tajā laikā tev bija arī, nu, tā kā parastais darbs, nu, labi, varbūt ne gluži 9 to 5, bet, nu, kaut kas, nu, tā kā pamatdarbs, vai tu sāki savādāk? Jā, man bija. Man bija tā pāreja no fotografijas uz šo. Es biju nesen arī izmācījusies, es biju dizainere, un tad es biju fotografe, un tad jā, es strādāju mākslas studijā, toreiz es atceros tādā fotostudijā, kas taisa izstādes priekš māksliniekiem, strādāju kopā ar vienu mākslinieku Latvijā pazīstamu. Bet tas bija tā kā puslodes darbs, un es vēl arī mācījos tur paralēli vēl vienā laikmetīgās fotogrāfijas skolā. Un tajās apmācībās
sanāca, jā, tā kā jūs tajā periodā ļoti daudz mācījos un bija neapstājoties tur mācības, skola, kursi, viss kaut kas. Īstenībā līdz pat šim brīdim es neesmu pārstājusi mācīties, jo es katru gadu apgūstu kaut ko jaunu, vai nu tagad es vienkārši papildinu zināšanas kaut kādās specifiskās tēmās, ir pieņemsim par dzimtu, es tagad ļoti mācos arī par numeroloģiju nedaudz, bet jā, atbildot uz to jautājumu, es strādāju mākslas studijā. Jā. Mhm. Un kā tev nu, bija viegli pāriet no tās vienas sfēras uz otru sfēru, nu, tīri praktiski un tīri finansiāli arī? Vai tu atceries to posmu vispār tā? Nu, man ļoti palīdzēja tas, kas biju partnerattiecībās, teikšu godīgi, nebija jādomā par īri, par dzīvesvietu, tāpēc es varēju tā, nu, tas transition pārējais periods bija tāds harmonisks, bet, nu jā, tu jautā par īri tikai, fuj, nevis par īri, bet par finansēm, par īri. Um, Par finansēm tas bija harmoniski. Es sāku īstenībā uzreiz pelnīt. Es ļoti strauji salīdzinoši ar citiem arī paaugstināju savas cenas. Ja, piemēram, es tur sāku mācību laikā pašas tur pirmās, nezinu, līdz 10 sesijām man bija 20 eiro, tad uzreiz jau 40, 60. Es tā ļoti strauji kāpināju, jo sapratu, ka kāda ir tā vērtība, un es pilnīgi nevarēju, nu, taisīt par kaut kādu simbolisku cenu. Un, jā, tas diezgan strauji aizgāja uz 100 eiro par sesiju. Un jā, es teiktu, ka bija diezgan arī tā kā tie ienākumi sāka augt. Nebija tā, ka, ja es nebūtu, pieņemsim, tas partneris, kas varētu pilnībā sevi nodrošināt, bet bija diezgan komfortabli, es varētu nestrādāt vispār, nu, citu darbu. Mhm. Un tādā, nu, tā kā es saprotu, ka tev pašai bija viegli, nu, tā kā mainīt gan tās cenas paaugstināt, jo es zinu, ka daudzām sievietēm, kas tikko sāk, viņām pirmkārt ir grūti novērtēt savu vērtību, nu, tā kā saprast, cik viņas grib prasīt, un tad otrs, ka, tā, ka viņas jau ir izdomājuši to pirmo cenu, un pēc tam, nu, saprot, nu, jā, nu, man vispār jau vajadzētu, nu, tā kā, nu, es saprotu, ka vajadzētu prasīt vairāk, bet, nu, kā es tur, un tad viņām ir ļoti grūti, tā kā, pacelt to savu latiņu uz augšu, ir, nu, bailes zaudēt klientus, bailes, ko padomās un tā tālāk. Bet, cik es saprotu, tev tas tā kā, nu, nāca tā dabiski. Es varētu teikt, ka dabiski, jā, bet, protams, ka visa manas dzīves pieredze ir tā kā mani aizvedusi līdz tam, ka es spēju tā, nu, sevi novērtēt. Iespējams, noteikti arī atbalstīja tie kolēģi, nu, ar ko man sakrita mācīties vienā laikā, jo tur manā kursā bija biznesa sievietes, kas tur nodarbojas ar nopietnām lietām, bet paralēli viņas mācās kaut kādu tādu interesantu profesiju, un jā, arī, protams, viņu ietekme. Viņas uzreiz jau teica, ne mazāk kā 100, tur 150 eiro, taču tāda sesija, tur tāda vērtība. Tas varbūt arī nedaudz tā kā deva to ticību, jā, nu, jā, tas ir to vērts. Bet es teiktu, tā man nekad nav bijis tāda problēma ļoti apšaubīt sevi vai tur neticēt, jo vienkārši ko līdz es sajūtu to sajūtu, ka, nu, ka tu ļoti daudz atdod savu enerģiju un tas atgriezeniskais solis, kā viņu nosaukt, ja viņš nav līdzvērtīgs, tad tev kā vispār pazūd enerģija turpināt darīt. Un tad tu vienkārši nemaz nevari vairs neko tālāk attīstīt, nevari tālāk strādāt. Tāpēc tas arī ir tas, kas man palīdzēja, nu, saprast. Ļoti izsakot tam, kā es jūtos par to cenu. Un es arī šobrīd īstenībā varu ieteikt tādu metodi, nu, es jau tad par to zināju, un tad jau sāku tādā veidā strādāt pie savu pakalpojumu cenām, kā prasīt nevis pati no prāta izdomāt tās cenas, vai tur ietekmēties no tirgus, vai skatīties, kā citi dara, bet sākumā es jautāju sev, vienkārši tā kā sajūtās, salīdzināju tās summas, piemēram, kā jūtās viena summa, kā jūtās otra. Tad es sāku prasīt meditācijās reāli, lai man atbild par tām cenām, ko es varu darīt, ko es nevaru darīt. Un tad tagad vienkārši es taisu tādu lapiņu metodi, ka tu uzraksti dažādas summas,
uz lapiņas, un tad vienkārši paņem intuitīvi to lapiņu, kur atbilst tai konkrētai sesijai. Jo tagad man ir daudz dažādi tie piedāvājumi, un tad, jā, es tur, nu, man ir sava tādas vēl smalkāka metode, bet, nu, tas ir tā lielos vilcienos, ka tu vienkārši intuitīvi savienojies ar to īsto summu. Un tagad jau vispār ir tā, ka es teicu, piemēram, par to čakru elpošanu, es viņu arī ļoti iesaku veikt. Pirmkārt, jau lai uzlabotu savu pašsajūtu, lai attīrītu savus enerģijas centrus, bet ja kāds grib nodarboties arī ar tādām lietām, tad tā čakru elpošana, tieši, piemēram, runājot, elpot caur deniņiem, elpot caur pieres centru, kas mums attīra sesto čakru, jeb trešo aci, viņa palīdz attīstīt tādu gaišu jūtību, gaišu redzību, gaišu dzirdību, iekšēji redzēt, iekšēji dzirdēt, un to kanālu attīstot, jau vienkārši man ir tā, ka es varu paprasīt iekšēji, aizvērt acis, uzdot jautājumu, tā kā atnāk atbildes. Piemēram, es drīkst dot atlaidi, nedrīkst dot atlaidi, tāda cena, tur tāda cena, ja? Es to vienkārši pāris sekundēs jau varu sajust, man nevajag tur ilgi tā kā pie tā sēdēt. Īstenībā ļoti interesanti, ka tu to visu pieminēji, jo patiesībā es arī izmantoju ļoti līdzīgas metodas, lai es risinātu savu ikdienas jautājumus. Man varbūt nav tas nav nācis no tās čakru elpošanas, bet es arī, ja man kaut ko ļoti ir jāizlemj, es meditēju un runāju ar savu, nu, tā kā iekšiņu, ar savu iekšējo es. Un arī to lapiņu metodi, starp citu. Parasti, tad, kad man vajag kaut kādas prioritātes salikt, tad es visticamāk izmantošu to, intuitīvi izvalkot, ko, nu, tā kā, kādas man vajadzētu. Jo citreiz ir tā, ka es tik ļoti gribu kaut kā, kad es vispirms izvelku, kā es gribu, un pēc tam tikai kā būtu labākā versija tajā brīdī, kas ir interesanti. Kā tu vispār sāki šodien savu dienu? Ar pamatīgu mājas kārtošanu, tāpēc, ka man ciemiņi brauks pēc tam. Īstenībā, kā parasti, es izspiežu sulas, citronu ūdens, man ir selerijas sula, pēc tam man bija biešu burkāna sula šodien, un to es papildus tieši sieviešu dienu sakarā dzeru. Es arī iesaku, jā, tā biešu sula ļoti palīdz. Arī tā kā atslābināties. Es nezinu, vai viņā ir magnīs vai kas tur ir, bet kaut kādas vielas, ka palīdz tā kā atslābināt fiziski tās sajūtas. Tāpēc tāds man bija no rīta rituāls - sakārtot māju, izdzert sulas. Tev ir kaut kādi rīta rituāli arī, ko tu katru dienu veic, vai tas ir vairāk, nu, tu sāc dienu pēc sajūtām? Tāds konkrēts rituāls ir tās sulas, citronu ūdens, varbūt tur sausā birstēšanās, kas ar ķermeni saistīts, bet tādi varbūt, nu, nezinu, kādi citiem ir tādi garīgie rituāli, tos es taisu pēc sajūtām. Man nav tā, ka es nevarētu katru dienu taisīt tādu rutīnu. Man tas arī nav, cik es esmu pētījusi, ne astroloģiski ieteicams, ne arī man sajūtās. Tā kā ir sajūta, ka man tas patiktu, vai es varētu to izdarīt. Tāpēc, ja man uznāk, nē, es īstenībā zinu, ko šodien darīju, arī taisīt dejošanu, un tādu, nu, tā kā intuitīvo dejošanas pat aizmirsu, jā. Bet tā, ka es katru dienu kaut ko tādu specifisku darītu, nē, tas pēc sajūtām. Nu, pēc cikla īstenībā tas ir, man ļoti tas ietekmē. Jā, kāds man ir tas cikls tajā brīdī. Jā, sanāk, ka tu savās ikdienas tādās darbībās ļoti paļaujies uz, nu, uz savām iekšējām sajūtām. Jā. Un vēl es atceros, kad par to uzturu, par tām sulām, ka tu izmanto to medikālu medium, pareizi es pateicu, to pieeju. Vai tas ir tā kā vispārēji, vai tas ir atsevišķās kaut kādās lietās, ka tu izmanto to pieeju? Es ar to aizrāvos, to iepazinos pagājušajā gadā, ap šo laiku, kaut kad marts, aprīlis, februārs. Un tajā laikā es ļoti tā centos piesakot viņu ieteikumiem. Nu, īsumā, kas nezinu, kas tas ir, var paskatīties vienkārši Instagramā Medical Medium, iegooglēt, ir tāds Antonijs, un viņš stāsta par to. Viņš arī īstenībā to informāciju saņem tā kā no augšas, caur tādu channelingu varētu teikt, un tāpēc arī tam kaut kā tas mani aizķēras, pievērsos tam, jo tāda, nu,
mainstream informācija, ko es arī īstenībā esmu daudz mācījusies, ko es arī aizmirsu tev pateikt, kad prasīju, vai es kaut ko darīju. Viena no lietām, ko es pirms šī visa darīju, bija strādāju kā veselīga dzīvesveida konsultante, ar ko es ļoti daudz izmācījos par to, kā izreikināt, cik to olbaltumvielas dienā apēd, ja, cik tev vajag šķiedrvielas. Un viss tās uzturvielas pat zināja gan arī no galvas glikēmiskā indeksa tabulu. Bet laika gaitā es sapratu un arī sajūtu, ka tas īsti tā nestrādā priekš visiem cilvēkiem. Jā, protams, ka cilvēkam, kuram ir milzīgs liekais svars un viņš vispār nav ne solis spēris veselīga dzīvesveida virzienā, tā kā pēc tās klasiskās uztura sistēmas mainīt savu dzīvesveidu, var ļoti palīdzēt. Var gan svars nonākt, gan arī tā kā uzlaboties pašsajūta, bet ja tu gribi jau iet tālāk, tad es sapratu, man tas nestrādā. Un es nevaru ilgtermiņā pēc tiem visiem ieteikumiem ne pati dzīvot, ne arī vēl stāstīt un ieteikt to visu citiem. Tāpēc es beidzu to nodarbošanos. Jā, medikālu mītumu es atklāju, tad es vienkārši tādā pašplūsmā intuitīvi, nu, kas attiecas uz ēšanu un dzīvesveidu dzīvoju, bet medikālu mītību man aizķēra tieši ar to, no kurienes tā informācija ir nākusi, un viņi ir diezgan disonējoši ar to, ko māca parastā uzturzinātne, tieši saistībā ar to, kā attīrīt aknas, piemēram. Nu jā, un tad īsumā tas, ko es no tā tagad praktizēju, ir neēst līdz 12. No rīta nekādus taukus, jo tas traucē aknu attīrīšanās procesam. Tas arī ir disklēmers. Tagad es visu stāstu no medikāla mīdījuma. Tas nav tā kā kaut kādi zinātniski fakti, katrs pats visu izvērtē. Bet jā, kaut kā es to tā sajūtu, ka tā tas arī strādā, iedod tādu vieglumu ķermenim, un tā selerijas sula iedod minerālu sāļus vajadzīgos, kas arī palīdz aknām un ķermenim, un arī tieši tie minerāli sāļi, kā izrādās, ir tie, ar kuriem piesātinoties tev negribās ne tur, piemēram, čipšus vai kaut kādus našķus, jo bieži mums gribas tos sāļus saņemt, bet viņus var saņemt, piemēram, caur to seleriju sulu. Tāpēc tas ir tiešām, ko es tā kā piekopju, tagad katru dienu jau gads būs riņķī. Nu jā, vēl par uzturu runājot, man gribas varbūt pieminēt, ko es esmu tā kā sapratusi priekš sevis. Kā arī pat tas medikāla mīdījuma, viņš nevar, nu, vispār nekas nevar atbilst nevienam cilvēkam, ka ēdiena uztvere ir atkarīga no tava apziņas attīstības līmeņa, no tā, kāds ir tavs iekšējais stāvoklis, no tā, kam tu tici vispār par pasauli, tāds ēdiens arī tev rezonēs. Un tas, kas vienam var būt dziedinošs ēdiens, dziedinošs kaut kāds uzturveids vai ēdienkarte vai diēta, tas otram var varbūt bišķīt palīdzēt, bet var radīt ļoti lielu arī pretestību un sāsinājumu, tāpēc, ka viņa iekšējā uztvere un vērtību sistēma neatbilst tam vibrācijas līmenim, ko reprezentē tā diēta, pieņemsim, konkrētā. Un tāpēc katrs sarezonē ar to savu diētu atkarībā no tā, jā, tā, tāds skaļš vārds, kāds ir viņa vibrāciju līmenis, bet tā es arī uzskatu šobrīd. Jā, arī interesanti, ka tas, man liekas, nu jā, kā tu saki, mainās arī tie līmeņi un vibrācijas. Nu, labi, grūti pateikt, kas tieši tur notiek, bet man arī bija, piemēram, pagājuši gadu tā, ka vienā brīdī man pārstāja gribēties gaļu. Tā kā, kad man viņu, ne es gribēju viņu pirkt, ne es viņu gribēju gatavot, ne es viņu gribēju ēst. Un līdz ar to es tā kā sekoju tai sajūtai, un vienīgais, kas man radīja problēmas, pēc tam bija izdomāt, kā iedot sev pietiekami daudz, jo es pirms tam nebiju tik daudz iekšā tajā plant-based, nu tā kā augu uzturā, un tad kā iedot visas uzturvielas sev ar augiem, izslēdzot kaut ko ārā. Un jā, un arī es pilnīgi piekrītu, kad nu, ir jāmeklē katram savs, ka viens tur mēģinās keto diētu, viņš būs sajūsmā un pēc tam stāstīs visai pasaulē, cik forši ir keto. Un tad otrs cilvēks noklausīties, pamēģinās un domās, ka viņam kaut kas nav kārtībā, jo viņam tas nekas, nu, vispār nepatīk. Bet patiesībā vienkārši katram ir, nu, savs un vienkārši jāatrod klausoties sevī, ko, man liekas, mēs abas mēģinam palīdzēt cilvēkiem izdarīt, kā ieklausīties sevī. Es varu piebilst, ka ir sesijas dažas, kurās atāk pat cilvēkiem konkrēti ieteikums, ka tev vajag vairāk tur šo produktu vai kaut ko izslēgt, ka tādas lietas arī dažreiz atnāk sesijās. Jā, interesanti.
uzzināt kaut ko tādu, nu, par sevi. Man liekas, ka to lielumu es noskaidroju pa lielam visu, ko es gribēju zināt, nu, tā kā lielos vilcienos, jo man bija, nu, gribējās noskaidrot vairāk, jā, par tavu darbību, par to, kā tu sāki, jo viens no šiem te mērķiem, šīm sarunām, ko es tā kā turpmāk arī gribu turpināt, ir tā kā iedvesmot sievietes pašām sākt kaut ko darīt. Nu, tā kā, nu, vai sākt, vai turpināt. Un vēl viens jautājums, kas man ienāca prātā, ko es gribēju vispār pajautāt, kas varbūt tev, kad tu sāki, bija lielākie izaicinājumi, nu, priekš tevis? Konsultēt, kad sāku. Nu, kad tu sāki savu darbību, kad tu sāki, nu, tā kā piedāvāt savu praksi, kad tu sāki konsultēt, vai, nu, nezinu, var par pašām konsultācijām, vai arī tīri praktiski kaut kādas lietas, kas bija izaicinošas. Nu, man nāk prātā viena situācija, nu, lai gan es teicu, ka man palīdzēja tās partnerattiecības, kurās es biju. Viņas atbalstīja man vairāk materiālā ziņā, bet, piemēram, kad es mācījos, jā, to pašu praksi, atceros, bija viens moments, kad man tās kursa biedrenes vada manu sesiju un ir tāda, tā kā paraugu demonstrācija, un tad mans tas partneris otrā istabā urbi kaut ko ar urbi ļoti skaļi, kad var dzirdēt tajā Zoom sazvanā. Un, nu, vienkārši tā doma, ka viņš neuztvēra nopietni to, ko es daru, un ka tas nelikās nekas tāds, kas varbūt, nezinu, jāsteigā uz pirksgaliem apkārt. Nu, un tieši tas, ka, jā, varbūt man tur nepārmeta kaut ko vai baigi neprotestēja par to, ko es daru, bet ka man apkārt nebija tāda izteikta ticība, nu, ticība tam, nevis man, bet ticība tam visam, ko es daru, kas man interesē, manām vērtībām, tas varbūt bija izaicinoši, bet, nu, es esmu tāda, ka pat tas mani, nu, baigi tā kā neietekmē. Es tāpat vienmēr esmu kaut kā jutusi, ka man dzīvē vienmēr svarīgākais būs mana misija. Jā, nu, tas vārds misija arī tāds baigi lielais, bet, nu, dvēseles līmenī tā motivācija, kas man ir jāīsteno. Jā, caur to es arī esmu izgājusi cauri tām grūtībām, kas bija. Šajā gadījumā tas līdzcilvēku varbūt kaut kāds nievājošais skatījums uz to, ko es daru. Praktiski varbūt noteikti arī mana pašas attīstība kā personībai. Noteikti es tajā laikā šādi nerunāju. Man bija grūti uztaisīt kaut kādus laivus un grūti publiski pastāstīt par to, ko es daru. Tīpaši, ka tas vēl nebija tagad, man liekas, tas ir nu, nenormāli populāri. Ir ļoti daudz gan tie paši reinkarnaciologi, gan visādas citas praktikas ir populāras, bet tajā laikā tas nebija. Tas bija, bet nebija tik. Tas sāk tik strauji attīstīties, tā kā AI bezmaz vai tagad jau, nu, tādā pātrinājumā. Un, nu jā, pēkšņi pārmesties uz kaut ko citu un atrast arī noteikti jaunu savu to cilvēku platformu, kam to stāstīt, kam ar to dalīties, jo iepriekš visi tavi Facebook draugi, Instagram sekotāji ir fokusēti uz tavu mākslu, uz fotografiju un visu, ko es iepriekš darīju, tad tagad man ir jāatrod jauna auditorija tam visam. Protams, ka tie mākslinieciskie cilvēki jau bišķīt ir tendēti jau uz tādām lietām, bet, nu, tomēr ne līdz galam. Man viss ir noticis lēni, man nav bijis tā kaut kāds baigais veiksmes stāsts, tāds izrāviens, kaut kāds baigais notikums. Man viss ir bijis tā soli pa solim, vienkārši liekot solēs soļa, pamazām, lēnām, varbūt arī lēnāk kā gribētos, bet es pēc šodien, jā, padomāju. Es paskatījos pa logu, cik man skaisti tagad balkons ir un saule, un kā es jūtos par visu, ko es daru. Mums būs, piemēram, tā saruna šodien, un es padomāju, jā, tas ir bijis tik ļoti aizkustīgi. Ļoti negaidīti, ka tu man tā uzvedināji šo domu, kas man tiešām aizkustina, ka tas nav bijis velti. Jā, ar to es saprotu. Un ar to arī, ka man tās emocijas tagad nāk, ka manai dvēselē tas ir tiešām, nu, svarīgi. Tas ceļš, ko es esmu ārprāts piedod. Tas Viss ceļš, ko kārtībā. nogājusi. Jā. Manuprāt, tas nav par ko apvainoties, tas ir drīzāk tik skaisti redzēt, ka tu esi, nu, tā kā, nu, esi, 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 esi,
to tavu emociju, ka tu saproti, ka tu esi savā vietā, un cik ir skaisti un vērtīgi un forši tas, ko tu dari. Nu jā, grūtākais ir bijis viss tas ceļš īstenībā. Nu, viss, ko es esmu gājis, tas nav bijis vienkārši. Es domāju, ka nevienam tas nav vienkārši. Katram tie izaicinājumi savā veidā ir, un viņi būs. Es negribu tiem, kas klausās tagad, solīt, ka jūs meditēsiet un viss būs kārtībā, un ir kaut kāds īsceļš. Manā gadījumā tāds noteikti nav bijis nekāds īsceļš. Es iesaku darīt jaunas lietas, iet tajos impulsos, kas atnāk, jo tas jaunais dzīvesveids, jauna, piemēram, nodarbošanās vai tavas esošās nodarbošanās, jauns līmenis nekad neatnāks. Turpinot esošo dzīvesveidu, tā kā neko nemainot. Nu, tas ir tik pašsaprotami, jau liekas banāli, bet darīt jaunas lietas, spērt jaunus soļus un klausīt impulsiem. Bet tas arī tāds āķīgs tiem impulsiem klausīt. Man ir bijis tādas pieredzes, pat nesen, pirms 3 gadiem bija dzīvē tādi notikumi, pēc kā es pateicu, ka vispār impulsiem klausīt nedrīkst, ja? Ļoti tādu baigo statementu uztaisīja, bet, nu, nē, nu, ir tiem impulsiem jāklaus, bet viņi arī ir jāizvērtē. Ir jāizšķir, kur ir patiesi dvēseles impulsi, kuri impulsi nāk no prāta, vai arī pat no ķermeņa var nākt impulsi, bet ķermenī mums ir dažādas programmas, kas nevienmēr ir mums labvēlīgas dvēseles līmenī, un tās ķermeņa programmas arī var radīt tos impulsus. Tāpēc tiem impulsiem arī šī tā kā jāpaskatās, kuriem klausīt, kuriem nē, bet ja tas ir patiesas impulss, ja tas ir dvēseles impulss, tad viņiem ir jāklausa, un tas arī aizvedīs uz priekšu. Es arī tam ļoti piekritīšu, jo man arī bija viens brīdis, kad es sāku neusticēties savai intuīcijai, jo man likās, nu, bet kā man taču bija impulss darīt tā, un tagad man ir pilnīgi kaut kas savādāk. Nu, tā kā, vai pilnīgi nesanāk, vai arī tur pilnīgi nomainās viss, un tad es sapratu, ka, kad manai intuīcijai pirmkārt ir jāapiet arī visas manas programmas. Ja viņi uzreiz iedos man pareizo atbildi, es tādā hodā aizskriešu kaut kur, kur man tajā brīdī nevajadzētu būt. Un citreiz viņi iedod man pa apkārtceļiem kaut kādu tādu virzienu, kad soli pa solim man tā kā viss, ok, man salikās. Un tas ir viens. Un otrs, jā, kā tu teici par tiem impulsiem, kad bieži vien ir tas pirmais excitements, viņš ir no prāta vai no tā, ka es tik ļoti gribēju, un tagad man liekas, ka man ir impulss, bet realitāte nomierinies un saproti, ka patiesā atbilde ir tā kā nē. Un man tā bija, kad es uz Poliju pārvācos, un man uzrakstīja, tā kā piedāvāja bezmazo ideālo dzīvokli cilvēks, un pirmais man bija, tik vienkārši un tik forši, un man jāsaka jā vai nē, un viss forši. Un tad es tā kā, ok, labi, es nomierinos, viss, apsēžos, un man saka nē. Un es biju tik vīlusies tajā visā, kad es jau tik ilgi meklēju, un beidzot man ir ideālais variants, un man saka nē. Kaut arī pirmais uz excitementu tādu es pavilkos, kad jā, es skrienu tagad. Un tagad, kad es beidzot esmu šeit, un es esmu tajā vietā, kur es esmu, es saprotu, ka man te ļoti patīk. Un visticamāk, ka tajā vietā es, ņemot vērā, kur viņi atradās un kā tur tā apkārtne ir, kad es visticamāk nejustos tik labi. Kad tas būtu ok variants, bet ne tā, lai es tiešām būtu savā vietā. Līdz ar to, jā, ir jāklausās pēc vislabāk, man liekas, ir kā sazemēties, nolikt sevi tādā mierīgā stāvoklī un tad paklausīties vēlreiz. Ja tīpaši ir kaut kāds tāds skrienu, daru, lecu. Var ķermenim prasīt arī tā metode, ka tu nostājies ar kājām pie zemes un tad sajūti, vai iet uz priekšu vai uz atpakaļ. Tā kā jā vai nē. Tas man arī palīdz. Kā somatiski. Jā. Man tas ir ar galvu, tā kā esmu parasti ir jā vai nē, vienkārši burtiski tā kā
Nu, ļoti minimāls galvas kustības, un es jau tā kā zinu. Bet nu, tur arī es varu ar savu gribu ļoti, ļoti ietekmēt. Ja es kaut ko ļoti, ļoti gribu, tad es visticamāk arī uztaisīšu, ka tur arī ir tik ļoti jāieiet ķermenī, lai dabūtu neitrālu atbildi. Tas ir process. Mhm. Nu, labi, īstenībā man liekas, mēs tuvojamies stundai, un es arī gribēju tā, lai nav ilgāk par stundu, lai cilvēkiem negribētos tur, nevis negribētos, bet gribētos klausīties, lai nav tā, ka, nu, baigi gari. Varbūt, vienīgais, ko pēdējais, man liekas, tu par tiem pasākumiem dzīvē, man liekas, tu Instagramā redzēji, ka tev būs drīz kaut kas. Mhm. Jā. Jā, man būs īstenībā ne pirmais, bet man nav bijuši ļoti daudz pasākumu kopā ar kādus. Parasti viena vadu, un tagad man būs kopā ar brīnišķīgu sievieti Lailu, kas vada kakao ceremonijas. Mums būs kopā pasākums Rīgas klusajā centrā, kur būs no viņas puses kakao ceremonija un informācija par jauno pilnmēnesi, par astroloģiju. Un no manas puses būs energoprakse, sirds centrā attīrīšana, kur es parādīšu tieši, kā strādāt ar šo centru, kur mums uzkrājas vairāk emocijas un jā, tāds sabiezējums, kā viņu patstāvīgi mēs arī klātienē to darīsim, kā viņu attīrīt arī mājās. Un būs iespēja vienkārši forši pavadīt laiku, padzert kakao, parunāties un veltīt laiku sev. 2. aprīlī, pulkstenis 6. vakarā. Jā. Nē, nu izklausās īstenībā diezgan noderīgi. Ne tikai tajā brīdī izdarīt to attīrīšanu, bet arī pašiem, tā kā, nu, ko mājās var darīt. Jā, tā būs tā pati praksa, līdzīga, tikai paplašināta, ko es arī stāstu klientiem sesijās, kad es stāstu par sirds centru, ko darīt. Tā kā būs ieskats energoterapijā nedaudz. Skaisti. Labi, liels paldies tev! Paldies tev par tik negaidītu sarunu īstenībā, skat, kā tas man pašu aizved uz tādu atklājumu, nu neatklājumu, tas jau man ir skaidrs, jā, bet tādu vēlreiz atgādinājumu sev par to, cik nozīmīgs tomēr ir tas ceļš un turpināt to darīt. Kā superīga tēma tev šīm intervijām, šiem video. Noteikti es arī gaidīšu, kas būs nākamais, pati noklausīties tālāk. Jo tas arī iedvesmo. Man arī iedvesmo citu cilvēku ceļš, kā jau mūs visus. Jā, man liekas, tas citreiz ir nevis tikai pastāst savus, kā es tur pa soļiem gāju, kāda tur teorija, kāda struktūra, kāda stratēģija, bet nu, tieši cilvēcīgi, nu, no kurienes tu esi nācis, kā tu sāki, kā vispār bija, nu, tā kā būt tajā sākumā, iesākuma vai vispār tajā periodā, kad tu dari kaut ko citādāk nekā ir ierasts. Jā, nu, manā gadījumā man tas varbūt nebija tik ļoti tā kā es teicu, kaut kas neierasts, nu, man no bērnības veda jau tajā visā. Bet tāpatās jau es uzaugu tādā, nu, nezinu, mainstream ģimenē, kur ir parasti pamatskola, parasti cilvēki apkārt. Un tā kā tas viss bija sākumā vairāk man pašai sevī, un pēc tam jau sāku to visu dot uz āru. Nē, bet tu jau arī teici, ka varbūt tas apkārtējo, nu, parasti jau ir visgrūtāk, ir tas, ka apkārtējie cilvēki nesaprot, neatbalsta, neredz tavas vērtības, neredz tavu to ceļu, kā redzi tu. Un tur jau, man liekas, visgrūtāk, jo tas brīdis, kad tu jūties mazliet kā vientuļš tajā, ko tu dari. Nu. Nu, tā ir tā visu cilvēku apslēptā vajadzība būt pieņemtam un iederēties. Nu, mēs no tā vienkārši nevaram izbēgt. Bet ko līdz tu atrodi citu vietu, kur tu iederēties un esi pieņemts, tad pārējais jau ir tā kā mazsvarīgs. Ja tev nav neviens, kas tevi pieņem, tad jā, ir grūtāk varbūt. Bet man nekad nav bijis tā, ka nu pilnīgi neviens nav. Mana mamma vienmēr mani ir atbalstījusi, un es teiktu, ka viņa man ir sapratusi, bet atbalstīt viņa man ir atbalstījusi. Tā kā paldies viņai. Īstenībā viņa pati šobrīd ir arī šajā laukā. Viņa ir gan pirtniece, gan arī tā saules balansēšana. Arī, nu, viņa vairāk tādā šamaniskajā virzienā ir aizgājusi, un es tā kā bišķī citā, bet tagad mums ir par ko runāt. Nu jā, bet tā citi no ģimenes vairāk īsti nenodarbojās, bet man vienmēr ir bijušas kaut kādas komunas vai domu biedri vai draudzenes.
vai es esmu gājusi. Tāpēc arī es teicu, ļoti svarīgi, ka tu ej, kaut ko dari jaunu, ej uz kaut kādām vietām, iepazīsties un meklē to savu vietu, kur tevi pieņems. Vienkārši tā vajadzība ir jāapmierina, gribam mēs vai negribam būt pieņemtam, iedarēties. Jā, nu tad tālāk ir jāstiprina ticība sev. Manā gadījumā vienmēr ir bijusi tā sajūta, tā misijas sajūta. Es jau 18 gados vai 15 jūtu tādu sajūtu, ka es kavēju, tā kā es jau kavēju, nu, zinu, kā Mhm. dzīvi, nu, es kaut ko kavēju, tā kā man jau vajadzēja to misiju jau realizēt jau ātrāk. Nu, bija tāda sajūta, viņa man īstenībā virzīja, un tā sajūta arī man palīdzēja nepaļauties uz apkārtējo atbalstu. Nu, nevis tā kā atbalstu, bet tieši uz viņu vērtējumu par to, ko es daru. Ka man ir sajūta, ka man kaut kas ir jāizdara šeit, un es uz to sajūtu, tad sajūta kā kompas man vienkārši virza, un pārējais ir vienalga. Jā, bet nu, es arī aizvien vairāk saprotu un novērtēju, cik forši, ka tu atrod cilvēkus blakus, kas nevienmēr, kā tu saki, tevi saprot, bet viņi tāpat atbalsta. Nu, piemēram, mana ģimene, nu, daudzi man īsti nesaprot, tīpaši mans tētis, man liekas, citreiz viņam, nu, tā kā liekas pilnīgs kosmos, ko es daru un par ko es runāju, bet tāpat es jūtu to kluso atbalstu no viņa. Un tas ir tik nozīmīgi, nu, priekš manis. Man ģimene ir svarīga. Un tāpat arī draugi, un es tā kā pilnīgi negaidīti atradu bačatā. Nu, es dejoju 3 gadus, pirmos 2 man nebija tādas komunas, bet tagad pēdējā pusgada laikā es atradu draugus tur, vienā studijā, kur, nu, mēs vienkārši satikāmies tādi cilvēki atvērti, kas varēja viens otru tā kā iepazīt dziļāk un arī viņi, es nezinu, man nav nejausmas, vai viņi mani saprot vai nesaprot, godīgi sakot, bet viņi noteikti atbalsta. Un tādas ir cilvēki. Super. Nu, labi, tad ļoti pozitīvi īstenībā nots. Mēs, es Jā, domāju, varam arī beigt. Vēlreiz labi. paldies tev, Paldies tev. Un ka tad dalījies. tiekamies citā vietā, citā laikā. Jā, noteikti.